Šobrīd mēs atrodamies militārā poligona Sēlī apkārtnē, kur norisinās augstas gatavības mācību pārbaudījums ar mērķi spēt ātri pārdislocēt spēkus no punkta A uz punktu B, tur sagatavoties aizsardzības operācijai un to izpildīt ar ierobežoto laiku. Mācībās piedalās mehanizētās kainieku brigādes elements, kas sastāv no vairākām sastāvdaļām, kā piemēram artilērija, smagie inženieri, vieglie inženieri un mehanizētie kainieki. Šajā vingrinājumā galvenais uzsvers ir uz spēju ātri reaģēt samazinātajā laikā un spēt aizsargāt Latviju jebkurā vietā, kur tas ir nepieciešams. Šāds vingrinājums notiek šajā reģionā pirmo reizi, kur mēs iesaistam tādas mobilizācijas platformas, kā piemēram mobilizācijas plāna, pārvietošanas plānu, gan arī Latvijas dzelzceļu, gan arī savus iekšējos resursus, lai pārvietotu šāda veida spēkus uz šo reģionu. Kā tikko tehnika nonāks no rampām, tad nekavējoties karavīri pārvietosies uz savu operācijas rajonu, kur uzsāks gatavošanos kaujai ar inženieriem, raksies iekšā ierakumos, saglabās savu izdzīvot spēju, liks dronu noteiktajā teritorijā un turpinās tālāk tad ar aizsardzību. Šis ir vēsturisks notikums, kad Nacionālajie bruņotie spēki testēja savu spēju pārvietot militāro tehniku, kaujas tehniku sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu. No vienas, teiksim, tā dzelzceļa stācijas uz otru esam veiksmīgi veikuši uzkraušanu Garkalnes stacijā un tagad esam ieradušies Secē. Pārvietošanas koordinācijas centrs sadarbībā ar Sauszemes brigādi un citām iesaistītām vienībām organizē militārās tehnikas pārvietošanu. Fonā jūs arī redzat mobilo rampu. Mēs izmantojam šo rampu pirmo reizi šādas tehnikas transportēšanā, līdz ar ko tas ir laba prakse priekš mums, pieredze, un mēs varam saprast, kā mēs darbosimies turpmāk nākotnē.